gudra pārtikas patēriņa māksla. Jo tas tomēr būtu drusciņi arī par mākslu, kā mēs šo visu organizējam savās mājās. Kopumā sabiedrība visbiežāk, par izņēmumiem es nesaku, bet visbiežāk mēs esam emocionāli pārtikas patērētāji. Tas nozīmē smaržas, izskats un zemās cenas nocenotai vai dubultā pieliktai pārtikai mums šķiet tās, kuras mūsu roku pavelk uz priekšu un kāpēc mēs pārtiku ieliekam pie sevis pirkumu groziņā. Būtībā gudra iepirkšanās vai atbildīga pārtikas iepirkšanās ir pirmām kārtām nevis ar mūsu uzvedību veikalā saistīta, bet ar mūsu uzvedību pirms došanās uz veikala. Un tas ir svarīgi zināt, ka ja mums ir saraksts pārtikas precēm, ar ko mēs ejam uz veikalu, mēs būtībā ejam tādi pētnieki ar karti, un šis mums ir kompass, lai mēs nenovirzamies no tā iecerētā mērķa. Kompass ir tas, kas darbojas labi, jo tad mūsu smadzenes arī mēģina izpildīt godprātīgi tos noteikumus, ko mēs paši sev mājās esam uzticējuši, un ielikt groziņā tās preces, ko mēs arī tos pārtikas produktus, ko mēs arī vēlamies nopirkt, ne tikai vēlamies, bet kas mums ir vajadzīgi. Un vēl mājās ļoti būtiski ir pirms šī saraksta rakstīšanas papētīt savus pārtikas plauktus, kas no tā visa mums jau ir, un apskatīties arī leduskapi, jo citu reizi ir kāda maza burciņa vai siera gabals vai vēl kāda cita lieta kaut kur aizslēpusies, aizķērusies, un tā nepamanītā veidā tai būs lielāks risks kļūt par pārtikas atkritumiem.